Mums dzīvē regulāri gadās kādi pārsteigumi, neplānoti notikumi, vai gadās arī tā, ka viss notiek ne tā, kā mēs gribētu. Un tad reizēm šķiet, ka visa dzīve sazvērēsies pret mums, kad ir tikai problēmas, grūtības un nekā cita dzīvē nav. Varbūt, kad ir vērts padomāt, vai tiešām tā ir, un tāpat kā arī padomāt, tad, kad mēs esam klusi un mierīgi, kā tad izturēties un kā mums pieņemt tās situācijas, ko mēs saucam par grūtībām, par sarežģījumiem. Un ja jau mēs sākam domāt un tam gatavoties, tas nozīmē, ka mūsu izturība un spēja atrisināt problēmas aug un uzlabojās. Viennozīmīgi, slīcēju glābšana ir pašu slīcēju darīšana. Un tāpēc mums vienmēr ir svarīgi apdomāt, kā izturēties tad, kad ir grūtības. Ko ar mums darīt? Pretoties viņām, iet pret viņām, iet karot, iekļauties viņām, padoties viņām, izšķīst viņās, pazaudēt savu identitāti, pazaudēt savus dzīves mērķus, vai atkal kaut kādu mērķi sev definēt un tikai par katru cenu iet un vardarbīgi viņu realizēt. Varbūt, ka var peldēt pret straumi, bet cik ilgi? Ja tu saskaņos savas rīcības ar straumi, tu aizpeldēsi noteikti tālāk, patērēs mazāks spēkus un gūs prieku. Peldēt pa straumi, tas nenozīmē zaudēt sevi, savu identitāti un savus mērķus. Tas nozīmē, es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es gribu. Es tikai laiku pa laikam pielieku spēku, lai mani straumi neizmet uz akmeņiem vai nepadzen zem kokiem, lai es visu laiku turētos straumē, lai es iet uz priekšu un gūtu baudu no peldēšanas, baudu no dzīvošanas. Es saskaņoju savu identitāti pats sevi ar ārējiem apstākļiem. Tas būtībā būtu tas lielais mērķis un secinājums, kas jāizdara, bet galīgi nevienmēr mums tas sanāk. Grūtības ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Visa dzīve reizēm kādam šķiet, ka ir grūtības, ka visa dzīve ir kaut kāda cīņa. Bet cīņa ar ko? Tas varbūt ir tāds ļoti agresīvs un vienkāršots skats uz dzīvi, bet grūtība dzīvē ir, un viņām ir jānāk. Mēs šajā dzīvē nācām, lai kaut ko iemācītos, lai mēs sevi izmainītu. Skaidrs, ka būs grūtības. Jautājums ir tikai, kā pret šīm grūtībām izturēties. Tu vari karot pret viņām, tu vari tās pieņemt ar gudru izpratni. Ir jau arī tā, ja šīs grūtības nāk, vai ir vērts pretoties neizbēgamiem, varbūt ir viņam sagatavoties, lai izietu tam cauri ar minimālu enerģijas patēriņu un gūstot sev kādu prieku. Šeit arī ir svarīgi meklēt mieru sevī, būt vienotam ar šo apkārtējo pasauli, ieklausīties viņā, ko apkārtējā pasaule man saka un māca. Saskaņo savas darbības ar visumu notikumu plūsmu un izbaudi. Būtībā, jā, viegli jau it kā ir to pateikt, bet kā tad to realizēt? Tad daudz garīgās skolas mācīs ar to runā, jā, kā tad to dzīvot. Šeit es parunāšu par 8 tādiem ļoti fundamentāliem principiem, kas būtībā ir atrodami daudzās, vai varbūt pat visās garīgajās skolās, kas ir daudz garīgo arī šo te virzienu pamats. Tad šie 8 principi, pa kuriem tad šajā video dzīvo harmonijā ar dabu un sevi, rīkojies bez piepūles, pieņem pārmaiņu neizbēgamību, esi kā ūdens, ievēro ūdens principu savā dzīvē, meklē mieru sevī, ieklausies savā intuīcijā, dzīvo mēreni un atceries, ka vienkāršība tā ir ļoti fundamentāla vērtība. Tad par šiem 8 nopietnajiem principiem, kā viņi tad ietekmē mūsu dzīvi, un šo 8 principu ievērošana savā dzīvē, apzināti ievērošana savā dzīvē, var krietni atvieglināt dzīves situāciju un krietni atvieglināt mūsu spēju sasniegt kādus mērķus un rezultātus.
Nu, tad pirmais princips – dzīvo harmonijā ar dabu un sevi. Esi vienots ar dabu un tās likumiem. Nu, necenties ar tiem cīnīties. Vai tu vari izcīnīties ar dabu? Ja ir vētra, tu vētru, ko tu vari darīt? Tu nevari panākt to, lai daba apstājās un vētra nebūtu. Tev ir jāpieskaņojas šai vētrai, tev jāsameklēs jau drošs patvērums, bet tev jāpieņem, ka tā vētra ir. Pretoties vētrai, tu izies ārā un pretosies vētrai, tas ir diezgan bezcerīgs pasākums. Daba vienalga ir stiprāka par tevi. Pieņem šo dabas nepārtraukto mainīgumu un cikliskumu. Pēc vasaras nāk rudens, pēc rudens nāk ziema, pēc ziemas nāk pavasars. Tu vari gribēt, kā tu gribi un ko tu gribi, tu nevari panākt to, ka pēc pavasara uzreiz būs rudens. Tev ir jāpieņem šis cikliskums. Savas darbības jāiekļauj un jāsaplāno atbilstoši dabas ritmiem. Diena un nakts. Tieši tāpat. Zināmā veidā mēs pat varētu teikt, ka daba ar savu gudrību, jo šie dabas ritmi jau ir vispār visuma likumi, vada visu un organizē visu, kas notiek. Ievieš zinām kārtību, sistemātiskumu. Svarīgi jau ir izprast šos dabas ritmus, ieklausīties tajos un tos ievērot. Nevis censties viņus vardarbīgi izmainīt. Gribi iegūt kartupeļu ražu, tad pavasarī kartupeļi ir jāiestāda, kartupeļiem jādod laiks izaugt, un rudenī viņus var novākt. Laiku pa laikam kāds iedomājās, man vajag kartupeļus, tagad ir janvāris, man vajag kartupeļus, iešu un iestādīšu, un vispār rītā viņiem jau jābūt gataviem. Cik bieži mēs šā rīkojamies? Taču vienkārši un ļoti loģisks princips. Iestādi kartupeļus pavasarī, ražu novāc rudenī. Bet kamēr tā saruna ir par kartupeļiem, tad jau vēl daudz maz mēs to saprotam. Bet tad, kad tas ir par kaut kādām citām sarežģītākām lietām, kuras varbūt nav tik acīm redzami, tad ļoti bieži mēs gribam iestādīt kartupeļus janvārī un jau nākošajā dienā sagaidīt, lai janvārī būtu gatava kartupeļu raža. Pavērojam, cik bieži mēs dzīvē pielaižam šo kļūdu. Ļoti bieži tas nesanāk. Un tad, ko tad mēs darām? Mēs vainojam visus pārējos, visus apkārtējos, kad sakam, cilvēki te pret mani sazvērējušies, daba pret mani sazvērējies, visums ir pret mani sazvērējušies, man neļauj realizēt manus plānus, man neļauj izpausties. Pagaid. Bet kas tad tev tie ir par plāniem un kāda viņiem vispār ir vērtība? Vai tu viņus vispār vari realizēt? Vai viņi vispār ir realizējami? Cilvēks arī ļoti bieži grib kontrolēt visu. Un domājot, ka visu zina, ka visu saprot un ka visu var izkontrolēt. Mēs daudz ko nezinām. Tad, ko tad? Kontrolēt ar mūsu ļoti ierobežotajām zināšanām vai iekļauties tajos procesos, kas notiek ar mums un iekļaujoties apkārtējos procesos realizēt sevi. Laime nevar atnākt, ja tu visu laiku cīnīsies ar apkārtējiem apstākļiem. Pieņem šos apstākļus tādus, kādi viņi ir. Pieņem visus notikumus, cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Un kāpēc tu uzskati, ka tie tavi kritēriji ir tie pareizie un īstie? Ka tu gribi tikai pēc saviem kritērijiem? Nē, ļoti labi, ka tev dzīvē ir kritēriji, bet vai tu nekad dzīvē neesi kļūdījies, un vai tie tavi kritēriji gadījumā nav kļūdaini? Tu tādu domu nepieļauj? Labi, ka tev ir kritēriji, bet analizē viņus, nepieķeries viņiem. Tu zini visu par visiem, tu zini visi, kā visiem ir jādzīvo un jādara, vai tu pats savu dzīvi esi sakārtojis? Ko tu vari spriest par citiem cilvēkiem? Pieņem viņus tādus, kādi viņi ir. Viņi iet savu ceļu, un viņi risina savus dzīves uzdevumus. Un viņiem nav jārisina savi dzīves uzdevumi, izejot no tava redzējuma. Tiec ar savu redzējumu galā. Ja tu domā, ka tu kaut ko zini par citiem cilvēkiem, tikai kaut ko jau, ja domā, ka tu zini par citiem cilvēkiem, tad jau sāc domāt, vai gadījumā tu neslimo ar pārspīlētā ego spēku. Tu sevi neesi izpratis. Par citiem cilvēkiem tu neko nezini, tu zini vēl daudz mazāk. Nejauc savas koncepcijas par cilvēkiem, par sabiedrību, par visumu ar patieso lietu zināšanu. Būtiska dabas īpašība ir nepārtraukts mainīgums, nepārtraukt gada laiku maiņa. Vienalga, lai kur mēs dzīvotu, lai kurā klimatiskajā zonā, vienalga ir kaut kāda gada laiku mainība.
Pie mums 4 gadu laika kaut kur vienkārši sausā un mitrā sezona, vienalga ir kaut kādas nepārtrauktas maiņas. Un šis mainīgums ir lietu kārtība. Tas nozīmē, ka visu laiku kaut kas iet projām un tā vietā nāk kaut kas cits. Ja tu ietiepīgi turies pie vecā un nelaid pārmaiņas savā dzīvē, tu pretojies visuma principiem. Pārmaiņas vienalga tavā dzīvē ienāks, un tikai no tevis ir atkarīgs, vai tās notiks sāpīgi vai harmoniski. Ja iemācies pieņemt pārmaiņas, nevis tām pretoties, tad ir cerība, ka iemācīsies arī atrast iekšējo mieru un varēs piemēroties jauniem apstākļiem ar mazāku stresu. Skaties sevī un izproti savas patiesās vēlmes un vajadzības, nevis prāta sakonstruētās. Izprotot savu patieso būtību, savas patiesās vēlmes, tu vari izmantot tad šo pārmaiņu enerģiju, kas ap tevi visu laiku notiek, sev par labu. Pārmaiņu brīži, tas ir iespējas, izmanto tās. Ir ļoti grūti kaut ko arī sevi izmainīt, ja apkārt viss ir ļoti stagnējoši. Grūti kaut ko izmainīt. Bet ja apkārt viss mainās, tu vari izmainīt arī sev. Bet saskaņojies ar tām apkārtējām pārmaiņām, izpēti savus patiesās vēlmes un patiesās vajadzības. Arī necenties atbilst kaut kādiem tur uzspiestiem sabiedrības stereotipiem, skolā mācītiem stereotipiem. Aizmirsti tos, izproti to, kas esi tu pats. Pašlaik tas ir ļoti aktuāli, kad sociālā vide, darba vide, draugi, internets, dažādi sociālie portāli, visur, kur mēs uzturamies, spēcīgi ietekmē mūsu pasaules uztveri. Un te ir ļoti svarīgi visu laiku saglabāt to orientieri, kas es esmu, ko man patiešām vajag, nevis to visu laiku, kas te ap mani plūst. Saglabāt to savu iekšējo mieru apkārtējā mainīgumā. Savas būtības pieņemšana un dzīvošana atbilstoši tai palīdz arī rast to iekšējo harmoniju. Un nebūt atkarīgam no tiem ārējiem vērtējumiem un ārējiem standartiem, kuri ir nepārtraukti mainīgi. Ja tu tiem sekosi, tev miera nebūs nekāda. Nākošais tāds svarīgs un ļoti fundamentāls princips, ko likt mūsu dzīves pamatā, ir rīkojies bez piepūles. Būtībā tā ir māksla rīkoties bez saspringzinājumiem, bez liekiem saspringzinājumiem. Tas noteikti nenozīmē to, ka es neko nedarīšu. Nē, par to nav runa. Ir jādara, bet jautājums kā darīt. Darbojies dabiski, bez pārspīlētas agresijas un cīņas, ar minimālu piepūli. Rīkojies tā, lai tu izjustu minimālu pretestību un pielieto spēku un enerģiju tikai tik daudz, cik patiešām vajag. Visums ir ļoti racionāls. Viņš neko lieku nekur netērē. Un mums ir jāmācās tieši tas pats. Pielietot savus spēkus un enerģijas tikai tik daudz, cik patiešām vajag, bez liekā. Meklē tieši šādus rīcības veidus un modeļus. Rīkojies šeit saskaņā ar dabas harmoniju. Skaties, cik daba ir ļoti pragmatiska. Nekā lieka. Kā piemēram ūdens. Viņš pārvar šķēršļus pats, nepieliekot pūles, bet vienmēr atrod savu ceļu. Ja vajag izgraust jaunu gūtni, viņš izgrauž. Tas ir laika jautājums. Bet viņš to dara pamazām, lēni, izmantojot savu smagumu spēku, izmantot to, kas viņam dabiski ir, un atbilstoši dabas likumiem izgrauž sev jaunu gūtni, ja tas ir nepieciešams, un viņš to izdara. Pašās efektīvākajās un produktīvākajās darbībās vienmēr ir minimālā piepūle. Piepūle tur ir, bet minimālā. Tas bieži vien ir klajā pretrunā ar Eiropā popularizēto koncepciju ej, cīnies, pierādi, skrien, strādā ar maksimālo piepūli. Kāpēc? Ko tas dod? Un kas vispār ir svarīgi? Strādāt ar maksimālo piepūli vai gūt maksimālo rezultātu? Ļoti bieži mēs dzirdam, strādā ar 100% atdevi. Labi. Bet kas tad ir tā galvenais? Izlikt visus spēkus un pēc tam nokrist bezspēkos vai iztērēt spēku tik daudz, cik iegūtu
maksimālo rezultātu. Un vienmēr arī vērtēt, cik rezultāts ir vērts manu pūļu. Vai tiešām tā rezultāta dēļ šāds pūļu daudzums ir vajadzīgs? Saskaņot to efektivitāti. Varbūt uz kaut kādu lietu iet, kur jāpieliek pārāk daudz spēka, vispār nav vērts to darīt. Atslābt, saskaņot savas darbības ar saviem spēkiem un pēc minimālās piepūles principa sekot tam, lai gūtu maksimālo rezultātu. Būtībā jau, ja tu pārāk koncentrējies uz to, lai ieliktu maksimālos spēkus, lai pārāk koncentrētu situāciju, lai pārāk viņu ietekmētu ar savām pūlēm, savām aktīvajām darbībām, efekts zūd. Rezultāti zūd. Tā ir ļoti milzīga ilūzija. Ieliec 100% spēkus, un tev būs 100% atdeve. Galīgi nevienmēr. Un vispār, no kurienes tu zini, kādam ir jābūt rezultātam? Koncepcijas jau tev ir, kādam rezultātam vajadzētu būt, bet pavērot, cik bieži tu savā mūžā esi kļūdījies ar savām koncepcijām un savām prognozēm. Un ja visums tev neļauj kaut ko izdarīt, tad padomā, kāpēc viņš to dara. Varbūt tev to nemaz nevajag izdarīt, un varbūt tev šajā vietā, laikā un virzienā savus pūles pielikt varbūt nevajag. Ļauj attīstīties visiem notikumiem dabiski. Necenties mākslīgi forsēt rezultātu. Tas nozīmē būt harmonijā ar apkārtējo pasauli. Tā ir izpratne par to, kad rīkoties aktīvi un kad ļaut lietām notikt pašām. Svarīgi ir uzticēties procesam, paļaujies uz procesu un notikumu plūsmu. Nevis cīnies ar to. Pavēro putnus, kā lido putni, kā ēj putni. Ja? Tad, lai pārlidotu liels attālums, 1000 kilometru liels attālums, viņi gaida labvēlīgos vēja virzienus un lido atbilstoši tiem. Viņi nelido pretvēju. Varbūt kaut kur īstermiņā, kaut kādos brīžos, bet kopumā viņi pulcējās baros un gaida labvēlīgos vējus. Viņi iekļaujās apkārtējos notikumos, saskaņo savus spēkus ar apkārtējiem spēkiem un tad iegūst maksimālo rezultātu. Nevis vienkārši ignorējot to, kas apkārt notiek, saka, nu tad lidosim pret vēju ar 100% atdevi un tad 100% sasniegsim galamērķi. Visticamāk, ka galamērķi nesasniegs neviens. Apstājies, nomierinies, relaksējies. Tikai šādā veidā tu ieraudzīsi jauns variants, ko darīt. Nekontrolē katru momentu savā dzīvē. Tu to nevari. Ļauj situācijām attīstīties bez pārspīlētas piepūles. Ļauj situācijām plūst dabiski. Un ir jau arī vēl tāds stāsts, kas laikam kaut kad skan. Lai būtu vesels, tev visu laiku jāpieliek pūles savas veselības uzlabošanai. Bet padomājam, kas tad īsti ir šajā it kā pirmajā brīdī brīnišķīgajā apgalvojumā vai padomā? Jāpieliek pūles. Nu, ko tas nozīmē? Es ļoti turiešu, sportošu, ievērošu diētu. Paga. Bet vai tagad šajos brīžos, tad, kad šādi vardarbīgi es sāku sevi spiest kaut ko, iet kaut kādā citā virzienā, es nesaražoju problēmas citā vietā? Vai pēkšņi nenotiek tā, ka, man dikti jārastējās, man daudz jādara, man daudz jāstrādā, un es tad turiešu uz trenažieru zāli, tur pirkšu visu laiku tādas medikamentus papildus un tādas produktus tikai ēdīšu, sākšu tērēt ļoti liels naudas resursus. Tā, bet man tā veselības uzturēšanai vajag tik un tik daudz naudas, man jāstrādā ir vēl vairāk. Vai gadījumā šādas situācijas jūs ikdienā neesat novērojuši? Es viņas novēroju ļoti bieži. Un principā ar šo vēlmi it kā labo, pielikt pūles veselības uzlabošanai, es sevi dzenu postā kaut kādos citās virzienos, citās vietās. Reizēm šādi arvien vairāk sev dzenot darbā, es pats sev saražoju veselības problēmas pilnīgi citā vietā un laikā. Vai arī naudas trūkumu, vai vēl kaut ko, vai stresas, vai aizraujoties tikai to darbs, trenažieru zāle, veselības uzlabošana. Es aizmirstu par ģimeni, par attiecībām, par harmoniju. Protams, ka par veselību ir jādomā. Par to nav šaubu, tas ir viennozīmīgi. Tas ir mūsu pienākums domāt par savu fizisko veselību, par savu garīgo veselību un arī par savu emocionālo veselību. Mums ir jādomā par visiem veselības veidiem, ne tikai par fizisko. Varbūt, ka tomēr harmoniskāk un pareizāk ir
rīkoties nedaudz citādāk. Ieklausīties savā ķermenī un dot manam ķermenim, kas viņam trūkst, kas viņam ir nepieciešams. Un šādi labot tās kļūdas, kas viņam varbūt ir. Tātad nepieliekot pūles dot ķermenim to, ko viņam vajag. Es nesaku, ka nevajag ievērot diētas. Vajag. Es nesaku, ka nevajag iet uz trenižeru zālēm. Vajag. Es nesaku, ka laik pa laikam nevajag lietot kādu medikamentu. Jā, vajag. Bet tikai tad, ja tas patiešām manam ķermenim trūkst, vai arī, ja esi radošais cilvēks, vai tu vari radīt kaut kādu jaunu, skaistu mākslas darbu, dzejas darbu vai projektu, ja tu ar pūlēm liec tam notikt. Tas vispār ir iespējams. Protams, ar pūlēm var sev piespiest kaut ko izdarīt, bet cik tas būs skaists, radošs un interesants. Radi sev telpu brīvībai un iedvesmai. Dzīvo tā, lai ap tevi ir šī radošuma gaisma. Tad šie radošie projekti no tevis nāks paši ārā, viņi nāks harmoniski. Arī garīgā ceļa meklējumos ir ļoti svarīgi neforsēt notikumus. Ja tu gribi sevi sākt izglītot un attīstīt vardarbīgi, visticamāk nekas labs nebūs. Tu vilsies tajā vai sastrādās sev kaut kādas veselības problēmas, garīgās vai fiziskās. Garīgajā ceļā, protams, ir jāstrādā, ir jāmācās, bez tā tas nenotiks. Bez paša savas aktivitātes izrādīšanas garīgajā ceļā garīga attīstība nenotiek, bet neforsē. Patiesas izmaiņas ir tās, kas notiek dabīgā pašizziņas procesā, dabīgā apzinātības vairošanas procesā, vardarbīgi sevi padarīt apzinātāku, mīlošāku, garīgāku nevar. Tam jānotiek dabiski. Jā, klausies gudras runas, vēro dabu, lasi garīgos rakstus, veic kādas prakses, bet ir arī jāmīl sevi un nevajag pret sevi būt cietsirdīgam. Ja veic kādas garīgās prakses ar to vēlmi man tūlīt te vajag gatavo rezultātu, tu visticamāk, kad veic vardarbību pret sevi. Harmonisks un paliekošs rezultāts šādi nebūs iespējams. Rezultāts būs tad, kad būsi tam gatavs visos savas dzīves aspektos, ne tikai prātā sadomātajos. Kartupeļi izaug tad, kad dabiski viņiem ir pienācis laika izaugt. Bet tas mūžīgais jautājums, es te to un to sadarīju, kāpēc man nav rezultātu? Kāpēc man kartupeļi nav izauguši nākošajā dienā? Nav tāda dabas likuma. Dabas likums saka, ka procesiem visiem ir dabīgs nobriešanas laiks. Kartupeļi tur aug dažus mēnešus, tur redīs varbūt aug kādu vienu mēnesi, kā kurš augs. Ja? Kokam vajag gadus, lai izaugtu, un to izmainīt jūs nevarat. Un arī mums garīgajos un enerģētiskajos procesos visām izmaiņām, lai notiktu, vajag laiku. Rezultāts uzreiz, tūlīt, šeit un tagad, godīgi sakot, atgādina neaudzinātu pusauģu domāšanas veidu. Piecart kāju pie grīdas, man vajag tūlīt, lai te būtu. Tā mēs ļoti bieži izturamies arī pret visu un pret dievišķo prasot to rezultātu uzreiz. Nebūs. Viņš būs tad, kad mēs būsim tam gatavi visos dzīves aspektos. Un tad, kad mēs esam gatavi, patiesi gatavi, tad rezultāts ienāk pilnīgi dabīgi mūsu dzīvē. Nākošais būtiskais princips ir pieņem pārmaiņu neizbēgamību. Pasaulē nekas nav pastāvīgs, viss nepārtraukti mainās. Šo principu, ka materiālajā pasaulē nekas nav pastāvīgs, jau iebūvēja radītājs Brahma pašā radības sākumā. Šo principu mēs nevaram apiet. Pieņem šīs izmaiņas. Tas ir nenovēršams. Tas ir dabas likums. Pretošanās pārmaiņām palielina tikai tavas ciešanas. Viss ap mums ir pakļauts cikliskām pārmaiņām. Ziema, vasara, diena, nakts. Tas nepārtraukt mainās. Tu tur neko nevar izdarīt, no tevis tur nekas nav atkarīgs. Tad labāk pieņem to, iekļaujies tajos apstākļos un mainies viņam līdzi. Ko teica Jānis Rainis? Pastāvēs, kas mainīsies. Ja tu visu laiku ietiepīgi
turies pie vecā un gribi dzīvot tā, kā es te dzīvoju pēdējos 30 gadus, mans tēvs tā dzīvoja 50 gadus vai 100 gadus, mans vecais tēvs tā dzīvoja, es arī tā dzīvošu. Tu šajā brīdī pretojies dabas likumiem, visuma likumiem. Un pārmaiņas tavā dzīvē ienāks, jo tas ir visuma princips. Un tikai no tevis ir atkarīgs, vai šīs pārmaiņas ienāks sāpīgi vai tev harmoniski. Tu vari pretoties kādu laiku šīm pārmaiņām. Kādu laiku jau tev tas izdosies. Bet tas tev radīs iekšējos konfliktus, satraukumus, stresus, depresijas. Vai tev to vajag? Nu, ja tu izvēlies dzīvot šādu stresainu un konfliktu pilnu dzīvi, nu, tad varbūt arī vajag. Taču arī pavēro, piemēram, izglītības jautājumu. Kādreiz 19. gadsimtā, ja tu mācēji lasīt, tu biji izglītots cilvēks. Jau 40, 50, 60 gados, ja tu vienkārši mācēji lasīt, nu, tas bija jau tāds zemes izglītības līmenis. 50 gadus atpakaļ, ja tev bija, teiksim, viena augstākā izglītība, tu biji izglītots cilvēks, tu varēji nostrādāt vienā darbā, vienā darba vietā, vienā specialitātē, pat visu mūžu. Un īpaši nekādas papildus mācības tur nebija nepieciešams. Varēja pat būtībā varēja iztikt. Pa laikam jau bija kaut kādas kvalifikācijas paaugstināšanas, un viņas vienmēr bija ļoti vēlams, un viņas vienmēr bija ļoti noderīgas, bet principā varēja izteikt tur bez īpašām mācībām tālāk. Vai šodien tā var? Ja tu nepārtraukti nemācies, tu nenoliedzami atpaliec. Tas, ka tev kaut kādu pirms 10 vai 20 gadiem ir pabeigta universitāte, tas nenozīmē, ka tu šodien esi ļoti noderīgs speciālists. Tas ir tālu no patiesības. Nepārtraukti viss mainās, nāk jaunas metodas, tehnoloģijas, zināšanas, un viņām ir nepārtraukti jāsako līdzi. Tas ir princips. Un tu neko nevari izdarīt. Ja tu gribi dzīvot pēc principa, 19. gadsimtā iemācījos lasīt un esmu gudrs un izglītots, un man ar to mācīties pietiek, nu, tad tu esi atpalicis neizbēgam, un visums tevi izmetīs no dzīves. To, kā nepārtraukti viss mainās, tu izmainīt nevari. Mainās viss. Darba metodas, komunikācijas veidi, attiecību modeļi. Mēs nepārtraukti mācāmies, augam un iepazīstam ko jaunu. Tas ir mūsu uzdevums. Mainās mūsu intereses un vajadzības. Nu, tik nepārtraukts arī globālās izmaiņas, tur politiskās, klimatiskās, daudz citas. Tas ir dabīgs process. Un visums māca, esi apzināts, sako šīm izmaiņām, pieņem viņas. Tad, kad nāk kārtējās pārmaiņas, un mēs sākam gausties un čīkstēt par mūžīgo mainīgumu, mūžīgo nestabilitāti, tad varbūt ir vērts padomāt, vai tad tiešām radītājs nesaprot, ko viņš dara, kāpēc šīs pārmaiņas tā globāli pasaulē notiek. Tu zini labāk kā radītājs, kādai ir jābūt pasaulē un kam jābūt. Vai tiešām? Nu, ja tu esi tik gudrs un esi gudrāks kā radītājs, tad kāpēc tev dzīvē problēmas? Labāk meklē šo iekšējo mieru, neskatoties, bet abstrahējoties no pārmaiņām apkārtējā dzīvē. Protams, saskaņot savus dzīves vadmotīvus ar viņām. Tev nav viss jākontrolē. Lai vējš pūš, lai ūdeņi tek un lai daudzās citas sociālās un ekonomiskās darbības notiek. Tev ir tikai jāskatās, kā adaptēties jauniem apstākļiem, saglabājot savu iekšējo līdzsvaru. Visas pārmaiņas ir dabīgā procesa sastāvdaļa. Nevis apdraudējums tavai eksistencei. Ja tu negribi mainīties, tad tu gribi palikt nemainīgs. Tu negribi augt, tu gribi palikt stagnācijā. Jo ātrāk tu to sapratīsi un pieņemsi, jo tev vieglāk būs adaptēties un augt kopā ar visu visumu sabiedrību. Vari nepieņemt pārmaiņas. Tava griba, tava izvēle, bet tad nevaino likteni un dzīvi. Būtībā izvairoties no pārmaiņām, cenšoties no viņām izvairīties, būtībā gala rezultātā tu nevari, bet ja tu nostājies pret pārmaiņām, tu būtībā pats izlem nostāties pret dzīvi. Dievišķais ir mainīgajā. Tas ir jāatcerās, tas ir ļoti fundamentāls princips. Mēs, kā cilvēki, kā dzīves, garīgas būtnes, sastāvam no tādiem 5 pirmelementiem. Nu, pēc veidiskās sistēmas. Uguns, ūdens, zeme, gaiss, telpa, jeb ēteris. Nu,
tās ir tādas fundamentālas enerģētiskas lietas, no kurām mēs esam veidot. Tas tāds materiāls, no kā mēs būtu enerģētiski veidot. Un, lai labāk saprastu, kā mums ir rīkoties, kā mums būtu, ir vērts vienmēr paskatīties, kur šie pirmelementi ir atrodami, kādas ir viņu īpašības. Būtībā mums dzīvē ir vajadzīgi visi šie pirmelementi un noteiktos līdzsvaros, noteiktā harmonijā. Reizēm mēs pievēršam vairāk uzmanību vienam vai otram vai trešam pirmelementam. Mūsu dusmas, agresija, ja? Bieži emocionālie uzplūdi, tie būs saistīti ar uguni. Bet pēc maniem novērojumiem, un ne tikai, bet arī vēl pēc daudz citu cilvēku viedokļu, ir tā, ka mēs kaut kā savā ikdienas dzīvē palaižam garām vai mazāk pievēršam uzmanības ūdeni, šim ļoti fundamentālajam pirmelementam, no kā mēs esam veidoti. Un tad ir vērts arī vienmēr paskatīties, kāds ir ūdens, kādas ir viņa īpašības, un paskatīties, vai šīs īpašības ir mūsu dzīvē. Jā, iet pie ūdens, būt pie ūdens, meditēt pie ūdens, vērot ūdeni. Tas ir ļoti noderīgi. Ir svarīgi ievērot šo ūdens pirmelementu principu, lai viņš būtu pietiekamā daudzumā mūsu dzīvēs. Tad te varbūt tad šoreiz par to, kādas tad ir šīs īpašības ūdens pirmelementam, un pavērot to, vai viņas mūsu dzīvē ir pietiekamā daudzumā, vai mēs viņam sekojam. Viena tādā ļoti fundamentāla ūdens pirmelementa īpašība ir tā, ka ūdens spēj piemēroties. Viņš ir elastīgs. Viņš spēj pieņemt jebkura trauka formu, kurā viņš nokļūst. Bet tajā laikā viņš ir ūdens. Viņš nezaudē savu identitāti. Savas īpašības viņš nezaudē, bet viņš pieskaņojās. Viņš nestājās konfliktā. Viņš pieņem trauka formu. Dzīvē jau tas nozīmē tieši tāpat. Neiestrēgt uz viena ceļa. Pieņemt apkārtējos apstākļus. Pieskaņoties viņiem. Nevajag izšķīst apstākļus. Es zinu savu mērķus, zinu savus uzdevumus, kuras gribu nonākt, bet es visu laiku saskaņoju sevi ar apkārtējo situāciju, ar citiem cilvēkiem, ar dzīvi, ar apkārtējiem apstākļiem. Tā ir šī plūstamība, tā ir šī piemērošanās, tā ir šī elastība attiecībās pret apkārtējiem apstākļiem. Nākošā īpašība, kas ir ūdenim, samierināšanās un vienkāršība. Ūdens vienmēr plūst uz leju. Vienmēr. Ūdens netek pret kalnu. Tā nav novērots dabā. Un te ir tas stāsts, ka, lai mēs sasniegtu harmoniju, ir svarīgi atteikties no augstprātības, iedomības. Es esmu augstāks, es esmu labāks. Tas rada disharmoniju. Esi pēc iespējas vienkāršāks. Ļaujies procesiem. Lepnības grēks. Par to runā daudzas garīgās tradīcijas, reliģijas. Viņš neļauj tev redzēt realitāti un dzīvi tādu, kāda viņi ir. Lepnības grēks neļauj tev izvērtēt apkārtējos apstākļus. Un lepnības grēks neļauj tev būt adekvātam. Ar lepnības grēku tu pats sev radi problēmas dzīvē. Kaut kas nesanāk, tu sāc vainot citus. Es taču esmu tas labais. Padomājiet, vai cik mums dzīvē šādas situācijas ir. Nākošā ūdens pirmelementa īpašība ir tas, ka spēks atklājās caur maigumu. Neskatoties uz savu maigumu, ūdens taču pieskaņojas, viņš ir maigs, viņš taču nav ass vai raupšs, viņš pieskaņojās. Bet tajā pat laikā ūdens spēj nogāzt klinti. Ūdens spēj pārveidot ainavas, izgraust jaunas gultnes. Viņš to dara lēni, maigi, bet dara un metiecīgi. Kad ūdens nograuzīs klinti, tas ir laika jautājums. Jā, tas varbūt nebūs pēc gada, varbūt nebūs pēc 10 gadiem. Bet pēc 1000 vai 10 000 vai 100 000 gadiem viņš to klinti nograuzīs. Šis princips māca, nevajag būt skarbam. Nevajag būt noteikti vienmēr cietam. Laiku pa laikam, jā, mums vajag kaut kādas skarbākas vārdus pateikt vai asākas emocijas. Reizēm tas ir nepieciešams, bet šeit ir svarīgi saprast, kad pielietot emocijas pēc ūdens principa un kad pēc uguns principa. Atceramies, ja uguns uzliesmo, viņš ātri izdeg, sadeg, transformē, fundamentāli visu pārveido. Jā, tā ir taisnība. Bet pēc tam viņš noplūk. Upe tek 100 gadus, 1000 gadus, viņa tek. Šeit ir runa par to, ka
spēks atklājās caur maigumu, ilgtermiņā spēks caur maigumu. Tā ir spēja risināt konflikts ar pārunām, sarunām, vienošanos, variantu atrašanu. Nevis ar skaudru sevis pretī nosacīšanu visiem pārējiem, es esmu tas, kurš zina, prot un var. Jūs tur neesat nekas. Es pašlaik pārspīlēju, bet princips ir apmēram šāds. Nākošā ļoti nopietnā ūdens īpašība ir pacietība un pastāvība. Ūdens tek pastāvīgi. Tā upe te tecēja pagājušajā gadā, pirms 10 gadiem, pirms 300 gadiem. Viņš tek. Viņš zina savu mērķi, un viņš tek un plūst un dara savu darbu. Ūdens nekur nesteidzas. Ūdens vienmēr plūst ar to ātrumu, kāds ir dabīgs attiecīgajai videi. Ja zemes reljefs lēni mainās, viņš lēni plūst, strauji mainās, jā, varbūt ūdenskritums, bet viņš vienmēr pārvietojās un plūst ar to ātrumu, kāds ir dabīgs tai videi, tiem apstākļiem, kurā viņš atrodas. Un viņš vienmēr pastāvīgi, apējot šķēršus, iet uz savu mērķi. Ūdens princips māca to, ka ej pastāvīgi uz savu mērķi un tu tur nonāks. Bet tu nonāksi tad, kad tas ir dabīgi pēc visuma principiem. Ne, vienmēr tas ir pēc tava ego sadomātajiem principiem. Tīrība un spēja attīrīt. Vēl ļoti nopietna ūdens īpašība. Ūdens taču aizskaro visas duļķes, dūņas, netīrības. Un tas arī mums jāievēro savā dzīvē šis princips. Jātīrās no visa liekā, vecā, nevajadzīgā, atmirušā. Tas traucē. Tas jāiztīra no savas dzīves ārā. Un ūdens labprāt un dāsni attīra visus netīrums. Tieši to pašu mums arī mācīties no ūdens. Esam dāsni, atvērti, izpalīdzīgi citiem. Ūdens viņš labprāt attīrīs no mums visus netīrums. Viņš labprāt mums palīdzēs ar šo pakalpojumu. Tad būsim tādi paši pret citiem. Dāsni, izpalīdzīgi, atvērti citiem. Nākošais ūdens princips ir esi vienmēr kustībā. Ūdens vienmēr ir kustībā. Ūdens nestāv uz vietas. Nav tādas situācijas. Ja viņš tur pēkšņi kaut kas var būt, it kā šķietami apstājās, tad tur sakrājās netīrība, duļķis, izbeidzās attīstība. Būtībā ūdens vienmēr ir kustībā. Jā, viņš tek pa upi, vējš viņu pūš, piemēram, jūra, ezers, taču ūdens tur viļņojās, kustās, bet mēs reizēm sakam, jā, bet dīķi ūdens stāv. Negluži. Ūdens iztvaiko. Viņš varbūt tur lēna notiek ūdens migrācija, bet viņa notiek. Vienalga ar kaut arī dīķi notiek visu laiku ūdens iztvaikošana, kaut kādi ūdeņi atkal ar lietu ietek vai gruntsūdeņi ietek. Vienalga tur ir ūdens aprite, ātrāka vai lēnāka. Bet ūdenim dabīgi ir visu laiku būt kustībā. Nevienmēr varbūt šī kustība ir ārēji pamanām, tā ir taisnība, bet viņa vienmēr ir. Un tā ir tā būtiskā lieta. Ka mēs neapstājamies. Mēs vienmēr ejam uz priekšu, mēs mainājāmies, mēs meklējam variantus, situācijas veidus, kā iet uz priekšu, kā mainīties, kā attīstīties. Dzīvot pēc ūdens principiem, tas nozīmē ievērot nepārtrauktas pārmaiņas mūsu dzīvē. Ūdens ir dinamisks un nepārtraukt mainīgs. Ūdens tas ir klasisks piemērs, ka tu stiprs un mērķi sasniedzošs cilvēks vari būt, ja tu esi relaksēts. Tā tu ieraugi savu patieso spēku, un tad tu viņu vari savu patieso spēku vest uz mērķi un realizēt. Maigums uzvar cieto, vājais uzvar vārgo. Tās ir diezgan lielas ilūzijas, ka tas, kurš iet ar lielu bravūru, ir ļoti stiprs. Īstermiņā varbūt jā. Kauju varbūt šādā veidā var uzvarēt, bet karu nē. Ūdens spēks nozīmē pieskaņojies, pacietīgi un mērķtiecīgi ej uz mērķi un sagrauj šķēršļus. Ja iespējams, meklē apvedceļus, bet ej uz mērķi un neaizmirst pa mērķi. Ūdens vienmēr atcerās, ka viņš tek uz to vietu, kas ir zemāk. Esi elastīgs, grūtos brīžos meklēji risinājumus, alternatīvas, apvedceļus, vienošanās. Tu tad sasniegs mērķi. Ūdens arī, kā teicu, viņš vienmēr tek uz leju, viņš dzīvo pazemībā, nelielies, neplāties ar saviem sasniegumiem. Jā, iedvesmo citus, palīdz citiem, jā, noteikti. Bet ūdens pats būtībā ir ļoti kluss. Jā, ūdens kritumos viņš čalo, bet pavērot, kāds ir tad, kad viņš apstājās, viņš pats savā dziļākajā būtībā ir ļoti kluss, viņš ir sevī iekšā, viņš analizē sevi un rīkojās tad, kad ārējie apstākļi ir piemēroti.
Rīkojies dabiski. Esi harmonijā ar ārējiem apstākļiem. Esi kā ūdens, tas nozīmē dzīvo viegli. Esi harmonijā ar sabiedrību, dabu un visumu, bet neaizmirst par sevi. Sasniedz mērķus nevis ar agresiju, bet dabiski, harmoniski iekļaujoties ārējos procesos, jā, un izmantot viņus tad, kad man tas ir izdevīgi. Pieskaņoties viņiem, izmantot viņus, izmantot situācijas. Droši. Tas ir ūdens princips.